sezona ir aizritējusi, un mēs esam kopā, ne tikai lidmašīnā, braucot skatīties jaunās šķirnes Zviedrijā un Vācijā, bet pie mums studijā, lai parunātos, kā mums ir gājis kompetenci centrā. Un arī kā gājis mūsu šķirnēm pie zemniekiem uz laukiem. Parunāsim? Parunāsim, jo īstenībā tā arī ir, kad mēs kopā braucam, skatāmies, bet tādā parunāšanās mums īsti ļoti reti, kad sanāk tā izrunāties. Nu, tad 1, 2, 3 Aiziet. Parunāsim, kā gājis Skantagras kompetenci centrā Ziemaskviešiem. Mēs bijām iesējuši gana daudz šķirnes, kas ir mūsu portfelī bijuši, gan Neuklaide, gan Braiti, gan Kask, Emīla, jaunais Landrika. Un gan jau, ka vēl kādu neesam pieminējuši. Bet, tās, ko mēs tur testējam, tās klusās, ko mēs, ka daudzi uztraucās, kāpēc nav šķirņu nosaukumu pielikt klāt. Bet es domāju, ka šajā reizē mēs īsti par viņām arī negribam daudz stāstīt, jo galvenā lieta ir tā, ko mēs šobrīd audzējam, kam mēs ticam, un kuras mēs esam izvēlējušies tieši mūsu apstākļiem piemērotas šķirnes. Jā, ko piedāvāt saimniekiem. Jā. Tad sāksim ar to, kā mums pagājušajā gadā gāja ar rudens sēju. Un pagājušajā gadā mēs iesējām gana laicīgi, 19. septembrī Ziemaskvieši, un rudens bija gana silts. Un Ziemaskvieši ļoti labi mums atceroja un arī auga tālāk. Bet rudens bija diezgan silts. Un bija labvēlīgi laika apstākļi, lai viņi augtu un attīstītos. Un ziema iestājās salīdzinoši vēlu. Un ziemas laiks mums bija tieši 2 nedēļas, februārs sākumā. Tā jau nebija ziema, vai ne? Jā, bet bija arī nedaudz izaicinoši, jo augstums uznāca, tā kā varētu teikt, strauji un bez sniega. Un ko es varēju novērot tad, kad ziema bija beigusies, mēs paskatījāmies arī uz zemāko temperatūru, bija apmēram 13,4 grādi, un pēc augstuma perioda mēs tādus īpaši bojājumus Ziemaskviešos neredzējām, neskatoties uz to, kad praktiski bija sējumi bez sniega. Kā tu domā, kā citā Latvijā izskatījās pēc ziemošanas? Tev ir kaut kāda informācija, apkopojumi, kā mūsu šķirnes izskatījās? Ja tu domā, tādus papīra apkopojumu nav, bet viss ir tāds, ko tu dzirdi, ko runā saimnieki, kā tas viss izskatījās uz laukiem, tad, protams, cik mums ir novadi, cik ir dažādas apgabali, tad atkarībā no tā arī viss tajās saimniecībās arī katrā savādāk. Tāpēc arī ir tik daudz šķirņu, lai katrs arī meklētu to savējo šķirni, kas viņam sanāk vislabākā savā saimniecībā. Bet lielākā daļā pārziemojas, salīdzinot ar citiem gadiem, bija ļoti bija labi. Jā, agrie sējas termiņi, protams, jau rudenī bija skaidrs, kad vienkārši sakot, būs čau, būs sniega pelējums vai izsutuši vienkārši sējumi, kā saka, attiecīgi. Bet šeit arī ir jāskatās no šķirnēm, jo ir jau šķirnes, kas pēc tam ļoti labi atkopjās no tehnoloģijas, ko saimnieki izdomā, vai iet ar recešām, neiet ar recešām, kāds augsnes tips, smagāks mals vai vieglāks augsnes, kura šķirnē ātrāk ko panes un ko nepanes no tā sējas termiņa. Bet, ja tā paskatāmies, tad arī šajā sezonā jau daži tieši tāpat ir pasteigušies ar sējas termiņiem. Jā, es saprotu, ja ir liels platības, ir jāsāk laicīgāk varbūt, bet tad būtu jāskatās piemērotāk šķirne. Jā, es arī pavasarī braukājot pa laukiem, tad, kad nav jau tā, ka es tikai kompetenci centrā dzīvojos, es arī izbraucu ārpus kompetenci centra un skatos ražošanas laukus. Jā, bija redzami arī Ziemaskviešu sējumi, kas no augstuma bija cietuši. Iespējams, ka tie bija kādi agrāk sētie un augi bija pārauguši savu augšanas, attīstības stadiju un bija zaudējuši to ziemu augstumu noturību. Un jā, mums kompetenci centrā tad arī to var novērot un labi secināt, kā izskatās šie augi, kā izskatās sējumi un izvērtēt šķirnes, lai mēs varētu tālāk strādāt un rādīt šķirnes potenciālu. Ja mēs runājam par tehnoloģijām, iespējams, ka zemnieki vienmēr salīdzina
Ko mēs esam darījuši? Tad mēs strādājam ar tehnoloģiju, kas ir Skandagras rekomendācijas. Un šeit arī var apskatīties, kādus darbus mēs esam veikuši. Pamatā pēc sejas mēs esam lietojuši herbicīdu, jo mēs zinām, ka herbicīdu lietošana rudenī mums atvieglo daudzus pavasara darbus. Un papildus arī ir iegūms no tā, ka nav jāskrien. Jāuztraucās par nezālēm. Par nezālēm, jā, jo nezāles bija mostās parasti pirmās un apēd visu barības vielas, ko mēs iedodam pavasarī slāpekli. Tieši nezāles pirmās, kas tavu paķer un apēd. Un augiem nav iespējams tālāk augt. Nu, lūk, un tad kopējā tā pavasara darbošanās, mēs esam izvēlējušies tehnoloģiju, kur slāpeklis mums ir 160 kg tīrvielā un 24 sērs tīrvielā iedots. Mēs zinām, ka ražošanas laukos saimnieki izmanto augstākas slāpekļa normas, bet šķirņu salīdzinājumos mēs izmantojam mazākās, lai mēs varētu arī saprast, kā saimnieki, ko var iegūt no mazāka slāpekļa daudzuma, domājot arī par priekšdienām. Bet man liekas, ka mums ir plāns, vai ne, arī palielināt šīs devas priekš citu gadu, lai mēs arī saprastu, ko šī šķirne spēja izdot maksimālā ārā. Jā, tas jau būs 26. gada stāsts. Bet šogad mēs runāsim par to, kā ir šķirnes jutušās un kā viņas ir augušas tieši pie slāpekļa normas 160 kg uz hektāru. Un slāpeklis ir dots 3 reizēs. Rutinēti, tas nav ar N-testeri, bet kā mēs paši jutām, kad mums ir nepieciešamība to dalīt tā veidā. Jā, un runājot par lietām, kas notikās vēl uz lauka, pavasarī atsākoties veģetācija periodam, marts mums bija ļoti silts, viss sāka augt strauji, un aprīļa vidū pēkšņi palikās tāds nedaudz siltāks. Varētu teikt, ka tā ātrāk par aprīļa vidu 10. aprīlī mums bija lauku dienas. Atceries? Atceros. Kā tur bija? Līdz dubļiem, dubļi bija līdz acīm. Un lietsargs un sniegs, nosāla, bet pēc tam sāk smuka saulīte, un tad jau viss tāds, tā kā bija. Jā, man bija tāds zināmā mērā bažas, kā izskatīsies pēc tam sējuma, pēc šī te pavasara augstuma, un gribu teikt, mūsu šķirnēm viss ir kārtībā. Nebija ne apsalis, nebija arī bojāti jaunie dzinumi, un arī nebija pat bojāts vārpas, un augi varēja ražot un dot pilnvērtīgu ražu. Un aprīļa laika prognoze arī rādās to, ka tā temperatūra bija ļoti viļņveidīga, bija daudz saulainas, siltas dienas, arī mitruma bagāts, un aprīlis bija tāds diezgan audzelīgs, un mums diezgan labi auga attīstījās. Savukārt maijā, kad sāka notikties visa auga aizsardzības programmas izpilde, tad gan mums gāja diezgan sarežģīti, jo mums bija jāķer tās dienas, mums bija jāķer pareizie laika apstākļi, lai varētu veikt augu apstrādi gan ar augu augšanas regulātoru. Kā visiem šogad, jā. Gan arī ar fungicīdu smidzinājumiem. Dažreiz bija pat tādi traki bākuma aizsējumi, kad mums vajadzēja pielietot pēc tam augu augšanai glābšanas produkts, kāds kā jūrzāļu ekstrakts, lai varētu atkopt augus pēc stresa situācijām. Tālūk, un mājas mums bija pavadīts tāds lietains un vējains un ar izaicinājumiem bagāts, un domājam, ka varētu viss būt ļoti labi līdz tam brīdim, kad sākās atkal jūnija piedzīvojumi, un jūlijas mums arī, gan jūnijas, gan jūlijas bija diezgan vēss un lietains, un nepietika pietiekami daudz saules, lai veidotu pietiekami daudz proteīna un lipekļus šajos te graudos, kas turpināja augt. Un, ja mēs runājam tieši par jūliju, kad pēc ziedēšanas notiekās augu vārpās graudu briešana, tad jūlijas mums bija diezgan liels rekordists. Un šeit es tev parādīšu, cik daudz mums nokrišņi nolīja arī jūlijā. Tad redzi, kad mēs 3 reizes pārsniedzām, gan arī 3 reizes pārsniedzām pat vairāk jūlija normas. Ja jūlija mēnesī pēc ilgadīgiem meteodatiem ir 75 mm manā reģionā, kompetenci centrā, tad mums ir nolījuši 247 mm nokrišņi. Tas ir diezgan daudz.
Es izbaudīju šo, jo ko es gribēju teikt arī vispār par to šķirņu mošanos pavasarī, un viss ir mūsu kompetenci centrs ir rītīgi labā vietā. Ja? Viņš ir šoseis malā, un vienmēr, kad tu brauc garām, droši vien arī, ka tu ja arī neiebrauc, bet brauc garām, vienmēr mūsu tās galvas pagriežās, ja, pa labi braucot uz ēlējas oficiņu. Un attiecīgi, tad tu redzi, zaļāka, brūnāka, dzeltenīgāka, viss tās šķirnes. Bet es arī trāpīju tai vienā reizē uz kompetenci centra, domāju, braukšu apstīties, kā šķirnes izskatās. Tas, principā, bija īsi jau, kad šķirnes sāk gatavoties, un bija šie lielie nokrišņi. Es netiku uz lauku. Es tiešām netiku uz lauku, es uzfilmēju reāli ūdens tā, ka līdz, tas bija kaut kas, jā. Jā, es atceros, ka tu man teici, ka tu nevari uzkāpt ar zābakiem, jo tev smeļās iekšā, bet es atceros, ka jā, tev ir arī tādi nav līdz silim zābaki, bet tev tādi virs ikriem. Jā. Zini, kā tā doma ir tā kā makšķerniekiem, vai kas ir tās bridenes, jā, tad nopirkt bridenes priekšā. Jo kas to zina? Laika apstākļi ir visneprognozējamākie, un kādi viņi būs turpmāk. To mēs arī nezinām, un tāpēc līdz ar to mums arī ir interesanti skatīties, kā tādos apstākļos, kādi šajā gadā, mēs ceram, ka viņi vairs neatkārtosies, spēj ražot spēja ražot šķirnes un kāds ir viņu potenciāls un kura var izturēt šādus apstākļus un kura nevar izturēt. Jo mēs zinām, kā uzvedās mūsu šķirnes sausos laika apstākļos, sausos gados, bet tik ekstrēmi mitros. Jā, šis bija tāds arī ļoti labs gads, lai tu redzētu, kā tā šķirne tajā, kad viņa ir pastāvējusi jau ilgi ūdenī, pārbagāta, ar augsni sablīvējusies vispār. Kāda pēc tam ir kvalitāte un kāda ir graudi un viss. Jā, šis gads arī deva tādu papildus pieredzi. Ja mēs runājam par nogatavošanās periodu, tad lielākā daļa agrīno šķirņu jau bija nogatavojusies 22. un 23. jūlijā, un mēs jau varējām plānot ražas novākšanu, bet savukārt vēlīnāka segmenta šķirnes, zepelīns un braids, tās jau bija 27. jūlijā gatavas, bet likās, ka varētu vēl bišķiņ pagaidīt vēlīnāko segmentu kreatoru, kas mums ir portfelī vēlāks, un nokult, un arī kādu no potenciālajām, kas bija vēl vēlīnāks, un tad mūs apstādināja lietus. Un tad lietus bija nolīja augustā reāli veselu nedēļu, un tad mēs tikai 4. augustā varējām uzbraukt uz lauka, jo augša jau bija gatava, tā plus mīnus 16-17% mitrums, un kompains gāja pa ūdeni, un mēs kulām bridenē. Tā arī bija. Un mums ir pagājis tagad, teiksim, kāds neliels laiks. Mums ir bijis laiks pāranalizēt, kas ir no ražas datiem mums ir sanācis. Un tagad paskatīsimies, gan cik mēs tonus no hektāra ievācām, pārēķinot no mūsu mazajiem lauciņiem. Un kāda mums ir kvalitāte sanākusi. Jo laika apstākļi, kā mēs iepriekš runājām, bija bijuši gana izaicinoši un mūs nelutināja. Tad mēs redzam, ka ražas dati mums ir diezgan pārsteidzoši labi, jo kompetenci centrā ziemas kvieši ir iekārtoti lauciņos, kas varbūt mazāk traucēti, kur tā attīstība ir mazāk traucēta no rudens puses, un viņi ir bijuši visi vienmērīgi. Raža ir ļoti augsta, jo nav bijuši lauciņos neviena ūdenspēļķa, neviens tāds bojājums, kas varētu pazemināt ražas līmeni. Ja mēs skatītos to no zemnieka viedokļa, tad tas varētu būt tāds pati labākā vieta, ko parasti zemnieki demonstrē. Ar fotogrāfiju rekā man birst. Un nekad neparāda tās peļķu vietas vai lauku malas, kur ir kāds dzīvnieks ir izbradājis vai kāda mikro ieplaka, kur ir augstums vai lietus ir bojājumi veicis. Vai ne? Tā tas ir. Mums tādu mēs esam redzējuši. Jā. Tāds bildes. Bet visiem jau patīk vienmēr pozitīvais, un mums tieši tāpatās. Zin kā, vienmēr ir jautājums, kā jūs tos mazos lauciņus kuļat, un vai visi tie dati ir ticami un pareizi, bet mēs jau esam arī izveidojuši, man liekas, ka stāsts un video par to, kā tas notiek. Tas tiešām notiek viss reāli, no visiem reāli ražas datiem tiek šī izveidoti
kopējā analīze. Jā, jo katru lauciņu mēs kuļam atsevišķi, un katra lauciņa kūlums tiek ievietots maisiņā un ir pierakstīts kulšanas numurs. Un pēc tam pēc kulšanas šie visi mazie maisiņi tiek atkal sarindoti noteiktā secībā, noteiktā plānā, un tas ir tā ir ļoti liela atbildība, un tas ir ļoti rūpīgs darbs, jo ir 3 atkārtojumi. Man tie 3 atkārtojumi ir atkal jāapvieno vienā kopīgā paraugā, jāuztaisa tāds kopējais miksiņš, lai nekas tur neatšķirtos, nebūtu kaut kur no viena lauciņa vairāk, no otra lauciņa mazāk kādi graudu ņemti. Kā viens uztaisīts jauns paraugs, kopējais vidējais, un atkal numurēts, nomarķēts, un tad mēs viņu vedam uz laboratoriju un certificētu laboratoriju, un tur tiek viss atkal uztaisīti visi graudu ražas parametri, ko zemnieks saņem, nododot graudus. Gan tā ir tilpuma masa, gan proteīns, gan lipeklis, gan krišanas skaitlis. Parasti par agrīnām šķirnēm mums vienmēr ir diskusija. Un tad, kad mēs apmeklējam izstādes vai arī tiekoties ar selekcionāru, mēs pārunājam šo te agrīnuma faktoru, tad vienmēr ir tāds, katram selekcionāram ir savs tas agrīnuma faktors. Vai tu kaut kā varētu man palīdzēt orientēties visā šajā arī, varētu izskaidrot, kā tas notiekās? Jā, šitas ir tāds ļoti interesants vispār. Tad, kad kādreiz es nebiju aizdomājusies par to, bet tad, kad es sāku strādāt vairāk ar šķirnēm un visu, kad katram selekcionāram, tas attīstības cikls tai katrai šķirnei ir noteikts savs. Un nevienmēr, tad, kad, piemēram, vienam selekcionāram tas ir noteikti, ka tā ir agrīna šķirne, un citam vidēja agrīna šķirne, ka viņas tiešām, ka tā būs vidēja agrīna. Jo varbūt viņa pat būs vēl agrīnāk nekā tā, kas ir agrīnā šķirne tam citam selekcijai. Tāpēc ir ļoti svarīgi šie lauka novērojumi, ko tu dari uz kompetenci centra, ko mēs visi kopā skatāmies un vērojam šīs šķirnes, jo redz, kā ir arī šogad, izšāva tā, ka viena no šķirnēm, ko mēs domājam, kas nebūtu nav agrīnajā segmentā, bet viņa tomēr bija agrāka nekā tā, kas mums ir agrīnajā segmentā. Tā kā, un mēs šo esam runājuši arī daudz arī braucot visur un vienmēr šo jautājuši, bet tādā kopējā kopsaucējā nav. Principā katram tad būtu jāvelk ļoti liela analīze ārā tiešām pa dienām, bet šie klimatiskie apstākļi diemžēl arī ļoti ietekmē. Jo es esmu jautājusi, vai pats selekcionārs, piemēram, pazītu savu šķirni uz lauka, vienkārši aizbraucot pie lauka. Nē, jo šie laikapstākļi arī tā spēja ietekmēt to šķirni, ka viņi varētu arī pat neizskatīties īsti, ka tas, piemēram, ir braids vai tas ir kas, kad viņš selekcionārs var arī neatpazīt savu šķirni uz lauka. Starp citu, es tev piekrītu šim te, jo plus vēl auga aizsardzības līdzekļi, kas arī mēdz arī bišķi pamaina krāsojumu, gan arī mēslošanas fons, gan arī visa tā augu attīstība, sējas termiņš pat spēja ietekmēt, kā izskatās augs. To mēs novērojām arī pie sējas termiņu izmēģinājumiem. Un par agrīnājām šķirnēm, es tev piekrītu, kad kompetenci centrā šogad es cerības liku uz vienu šķirni, kas būs pirmā, bet pirmā nostartēja tā, kurai bija, es biju domājis, ka Sinģence Euklaide varētu būt pirmā, bet nē, viņa bija tikai otrā gatava. Pirmā bija man Sonatine, viena no lidējās selekcijām, kuru mums šobrīd ir izmēģinājumos, un tad tikai nāca Euklaide kā agrīnais segments. Tā kā tiešām selekcijas atšķirās, selekcionāru veikumi ir dažādi, un katram pašam ir jāiesaist savā laukā, savos klimatiskajos apstākļos, un jāsaprot, kas katram der viņa situācijā. Tieši tā. Un tad, ja mēs skatīsimies tālāk, kas mums no tiem kvalitātes rādītājiem ir sanācis. Redzam, ka šajā gadā proteīns nav bijis gan augsts, un ja mēs salīdzinām šos te kvalitātes rādītājus
pēc Rīgas ostas datiem, kas ir paredzēti eksportam, tad nedaudz vēlāk es arī parādīšu, kādas kvalitātes grupā mēs iekļaujam. Kādas ir sanākušas tās kvalitātes grupas mūsu kūlumam. Un tad redzam, ka lielākā daļa proteīns mums ir svārstībā praktiski gan no 11 līdz 12 ar pusi. Un ir šķirnes, kurām ir augstāks, un šķirnes, kurām ir mazāks tas proteīns. Iespējams, ka šis es jau tagad laicīgi saku, kad slāpekļa daudzums intensīvā tipa šķirnēm varētu būt tas 160 kg ir bijis bišķi pamazs. Jā, un es piemetināšu tikai to, ka mums principā visas lielāko daļu ir A klases šķirnes, tad viena ir E svītriņa, slīpsvītra A klase, jā, tā kā, un viena ir B. Mēs redzam, ka no mūsu segmenta esošajām šķirnēm A, E grupas ir Landriks, un arī pie 160 kg slāpekļa redzam, ka proteīns ir stabili iegāja pārtikas grupā. Jā, 12,53. Un skatīsimies, kādi citi kvalitātes rādītāji mums ir. Tad lipeklis, kā jau arī iepriekš minēju, kad šogad mums gāja ar lipekli diezgan grūti, kad lipekļa rādītāji mums nevedās tik labi, jo saulīts bija pamaz, bet tāpat tās redzam, ka otrai grupai atbilstošo rādītāju mums arī ieguvis gan Landriks, gan arī Braits un arī Kasks. Un arī Zepelins. Visas no mūsu esošajām šķirnēm ir diezgan nemīls, ir tuvu bijis. Ja? Tā kā lipeklis ir gan labi attīstījies mūsu šķirnēm. Neskatoties uz to, ka saules daudzums ir bijis krietni mazāk. Tad, ja mēs runājam par tilpu masu, kas mums šogad ir tā kā bēdu brālis vai klupšanas akmens. Jā, un iepriekš arī runājām, kad stāstījām, ka mums ir bijis ļoti liels nokrišņu daudzums, un mēs arī saprotam, ka tā augu augšanai teorētiski bija vajadzība vēl kāda 2 nedēļas, lai būtu līdz galam attīstījušies un auguši, bet šīs lietavas augus ir nosmacējušas un arī apstādinājušas šo veģetācijas periodu. Līdz ar to tilpuma masa mums tā ietekmē ir varbūt bijusi krietni mazāka, un tilpuma masa ir zemāka nekā mēs esam gribējuši, un tas ir bijis tā kā klupšanas akmens, lai iegūtu augstākas pārtikas kvalitātes grupas pie nodošanas un lai saņemtu kādu noteiktu samaksu par graudu kvalitāti. Mēs redzam, ka agrīnām šķirnēm ir tilpuma masa ir augstāka, jo viņas arī stabili ātrāk ir nobriedušas un ir bijušas tehniski gatavākas, un vēlīnākā segmenta šķirnes kā kreators un arī čempions, tad tām ir bišķi pietrūcis tas veģetācijas periods, lai būtu lielāka, augstāka tilpuma masa. No šī var secināt to, ka arī saimniecībā vajadzētu izvēlēties, jo tu nekad nezini, kāda būs laikapstākļi, kad saimniecībā vajadzētu izvēlēties šķirnes ar dažādu veģetācijas, ne veģetācijas, bet agrākas šķirnes un vēlākas šķirnes. Tas gan ir pozitīvi no tā, ka kulšana nenotiek vienlaicīgi. Ja būs viens gads, atceries, mums bija arī tad, kad viss nokalt reizē, agrās un vēlās nokalt vienlaicīgi. Šoreiz agrās paspēja tā kā visos savos rādītājos izpildīties, bet vēlās šķirnes vienkārši nosmaka uz tā lauka. Tā vienkārši sakot. Jā, tā es tev piekrītu. Un vēl ko es varētu teikt par agrīnā segmenta šķirnēm mūsu reģionā ir tas, ka pavasarī diezgan raksturojās ar diezgan lielu sausumu, sevišķi aprīlī, un augi tomēr to savu ražu sāk savu zaļo masu veidot agri pavasarī, šos produktīvos stiebrus turpina tā kā attīstīt, un pavasarī agrīnās šķirnes krietni labāk izmanto ziemas mitrumu, kas ir sakrājies no ziemas perioda, un tāpēc arī viņas varbūt mazāk arī cieši no šī te ilgstošā sausuma. Jo tas pamatiņš jau tā kā veidojās tomēr rudenī, vai ne? Jā. Un pavasarī tu to tikai tā kā papildini ar visu to augu barošanos, un attiecīgi, ja ir kaut kāda sliktāka laikapstākļa vai kas, tu jau zini, kad atkal nebūs pilna banka, nebūs atkal. Jā, tā ir tāda loterija, bet kā mēs zinām, mēs tā vismaz domājam, ka tad ir jādala riski, un arī tās agrīnā segmenta šķirnes ir svarīgi mums ir dēļ tā, lai mēs varam iesēt laicīgi nākamo
kultūra augu un pārsvarā mēs tā kā domājam, ko mēs sēsim, lai varētu pēc tam iesēt ziemas rapsi. Jā. Jā, šogad es domāju, ļoti daudz atkal iekrit uz to, jo visi iepriekšējā gadā bija vēl liels starplaiks pirms rapsis vispār sākām sēt, viss bija nokults un skaisti bija, bet šogad bija tā, kad, kad ja tā padomā, piemēram, par tām kvalitātes grupām, mēs taču zinām, ka reāli pieprasītākā pēc visiem rādītājiem ir 12,5 proteīnu grupa, kas nav gluži kvalitātes, tā kā klases šķirne. Jā, tev piekrīt. Varbūt tev arī nācies saskarties, bet tad, kad pabrauc pa saimniecībām, ļoti daudz visi grib audzēt tikai ekstra kvalitātes graudus. Bet jau kuro gadu ir pierādījies, ka reti, kad tas sanāk. Un, kad tu saliec to Excelīti, tad cik daudz jāieguld uz šīm ekstra kvalitātes šķirnēm, tad parēķinot, tad ir jāizvēlās un jāsaprot, ko tu gribi audzēt, kam tu to audzēsi. Un, lai tev tā bilancīte būtu pozitīva beigās. Arī mēs jāskatās, kādu pēcaugu tu sēsi pēc šīm šķirnēm, jo agrīnais segments mums ir svarīgs dēļ tā, ka varam iesēt ziemas rapsi, jo visi mēs cenšamies nokult. Protams, visiem patīkās augstas ražas, bet agrīnā segmenta šķirnes nebūs ar tik augstu ražu, bet būs garants, ka tu vari laicīgi novākt, sagatavot augsni un laicīgi iesēt nākamo kultūra augu. Mums, respektīvi, pēc kviešiem parasti sēja rapsi. Un agrīnās šķirnes ir tas diezgan labs veids, kā mēs varam šo lietu sakārtot. Un, ražīgās vēlīnās šķirnes, tās ir laba lieta, bet tomēr bišķiņ jāziedo tas savs ienākuma avots. Jāsadala riski uz lauku, arī šķirņu tajā aspektā tev ir jāsadala risks. Nevar audzēt tikai vienu šķirni, ir jāaudzē tomēr 2-3 būtu optimāli saimniecībā. Jā, piekrīt. Un, ja mēs paskatāmies tagad arī kā mitrums ir ietekmējis graudu kvalitātei krišanas skaitli, kas arī ir viens no faktoriem, kad analizējam graudu kvalitāti. Tad no krišanas skaitļu viedokļa tad mēs arī redzam, ka ar agrīnām šķirnēm vienai otrai ir stabils. Euklaidē un Emīlam ir diezgan stabili arī pēc ilgstošām lietus gāzēm un ir stabili augsti rādītāji, kas atbilst gan arī ekstra kvalitātes rādītājiem. Savukārt šogad kāja paslīdējusi uz zepelīnam, un šobrīd tagad saprotam, ka zepelīnu nedrīkst gaidīt, kad ilgstoši pēc lietavām žāvēt un gaidīt, kad nožūs līdz 14% mitrums. Principā, kā var uzbraukt uz lauku un jāglāb ir šī šķirne, ja mums ir iesēta. Bet tas ir pirmais gads tāds, cik zepelīns mums ir tirgū, tad diemžēl šogad ir bijis šis faktors bijis noteicošais, kāpēc šai šķirne gājas ir lobbarībā. Pārējās šķirnes mums ir diezgan labi turējušās un ir atbilst līdz pat 3. pārtikas grupas kvalitātei, kas ir 220 sekundes. Tā kā mēs nevaram sūdzēties stabilas. Pie šiem lietiem, kas bija, tad tas krišanas skaitlis ir šīm šķirnēm ir pozitīvi. Jā, gan braiti, bet mēs redzam, ka arī braiti ir nedaudz varbūt bišķi zemāks, bišķi bija pakrities, bet principā mēs varam teikt, ka ir visi stabili un ļoti labi rādītāji. Ja runājam par to, kas mums iekritis ir kādās kvalitātes grupās, tad redzam, ka gan Landriks, gan Braits, gan Kasks, tās ir jaunākās šķirnes. Mums ir iekritušas pārtikas kvalitātē tieši 3. grupā, un viens no mīnusiem, kas mums ir bijis, kā mēs runājām iepriekš redzējām, tad tas bija proteīns, kas ir intensīvā tipa šķirnēm, ir vēlme pēc augstāka slāpekļa daudzuma. Un mums ir arī tilpuma masa ir bijis kā kritērijs, kas norāvis lejā kvalitātes rādītājus dažām šķirnēm, tieši vēlīnā segmenta šķirnēm. Gan jau, ka tu redzi, ka man ir bijuši izmēģinājumi Kreators C2 un C6. Jā, man šitie ļoti patīk šie izmēģinājumi, jo
Tas, ka mēs to zinām, ja, kā tas ietekmē, kā attaudzējums ietekmē ražu un viss, tad tas nenozīmē, ka stāstīt ir viens, bet redzēt uz lauka ir pavisam kas cits. Jā, un nedaudz pietuvojoties, kas ir C2, C6, tie ir attaudzējumi. Un kāpēc mēs gribējām šajā sezonā parādīt tieši ar kreatoru, jo tā ir viena no vecākajām šķirnēm Skandagras portfelī. Un laiku pa laikam mēs tā kā mudinām saimniecības atjaunot sēklas materiālu, lai nebūtu jāaudzē C6 attaudzējums, C7, C8. Un tad šogad uz lauka to varēja arī ļoti labi redzēt, it kā sadīga visi vienmērīgi, visi līdzīgi, bet tajā brīdī, kad bija sākusies vārpošana, tad varēja redzēt auguma atšķirības. Augi, kas bija ar attaudzējumu C2, tad tie bija augstāki vismaz pa kādiem 5-7 centimetriem. Un tad, kad mēs pāanalizējām vēlāk ražas datos, mēs paņēmām vārpu paraugus un paskaitījām, cik ir graudi katrā vārpā, tad redzējām, ka nedaudz vecāks attaudzējums bija nedaudz mazāks skaits graudu vienā vārpā. Vidēji mēs tā kā skatījāmies, ka tās tā kā tendences vairāk, kā es negribētu teikt, ka tas ir stabili, bet ja C2 attaudzējumā bija 57 graudi vidēji no 10 vārpām, tad kreatoram, kuram bija C6 attaudzējums, tur bija ap 40. Jā. Tā kā bija īsāks vārps vairāk un bija arī tāds garāks vārps, kur vairāk bija graudu vārpā, bet nebija tik izlīdzināti. Un šeit arī bija tā, ka tad, kad iesējām rudenī, arī viss skaisti, sadīgi, viss skaisti, vai nesmuka atšķirības nekādas pavasarī, atkal viss cero skaisti, viss. Bet atceries, ka es tev prasīju atļauju izrakt kādu tādu no C2 un no C6, un mēs ņēmām viņu līdzi uz lauku, uz traktoru dienām un uz Viļānu lauku dienām. Un jau tad varēja redzēt šīs atšķirības vārpās, kādas bija starp C2 un C6. Tas ir vērtīgi salikt abus kopā un redzēt to atšķirību. Un tas ir. Ja man, piemēram, būtu lauks ar to C6, viens lauks un nav blakus nekāda tāda augstāka attaudzējuma, liktos, viss ir kārtībā. Nekas jau nav slikts. Kaut ko norakstīsim uz kaut ko, ja kaut kāda raža būs zemāka. Nebija jau zema tā raža, bet salīdzinot ar C2, viņa bija ievērojami zemāk. Un kompetenci centrā, principā, šajā sezonā bija ļoti laba iespēja to redzēt, kā tas dzīvē izpaužas, jo mēs, tieši kā tu saki, mēs varam to stāstīt un runāt, bet kompetenci centrs ir arī tā vieta, kur tu vari atbraukt, apskatīties un pats pārliecināties un redzēt visas šīs te atšķirības un izvērtēt un paņemt to labāko savai saimniekošanai. Ražas atšķirību šeit, protams, var redzēt arī grafikā, bet, ja mēs skatāmies ražas atšķirību par kreatoru C2 attaudzējumus, mēs redzam, ir 10,97 tonnas no hektāra, un kreatoram C6 attaudzējumā ir 10,12. Nav liela, bet, ja mēs to pārēķinām hektārā un naudā, tā, protams, mums ir krietni labāk. Tā gan arī ir nepilna tonna. Jā, jo dažos bija par cik 3 atkārtojumi, dažos pat bija tā tonna tieši, gandrīz tie 900 kaut kādu kilogramu, tad vidējais ir nepilna tonna, bet tā tiešām tas ir. Jo saka, ka, ja tu nopēc C2 un sēji, tad tu vari, principā 4 gadus, 5 maksimums, tā kā līdz. Un pēc tam tev vajadzētu mainīt šo, jo ar katru gadu tie 200 kilogramu tā kā ir mazāk tas ražas potenciāls. Jā, un kompetenci centrs būs tā vieta, kur ir iespēja paskatīties, atbraukt, pārliecināties un izvērtēt pats ar savu aci, paņemt to labāko savai pieredzēji un saimniekot viedāk, gudrāk. Jā, tieši tā, Sandra. Tad tiekamies uz lauka un, ja gribās precīzāk paskatīties un tuvāk iepazīties ar izmēģinājumu datiem, nāc uz Skandagra Latviju mājaslapu un var apskatīties visus izmēģinājumu rezultātus. Paldies tev par sarunu. Paldies tev arī.